šādu balvu pat man neienāca prātā. Un tas ir augsts novērtējums, bet es saprotu to, ka es daru tikai savu darbu. Jā, tas ir kultūras un sabiedrības sanākšanas vieta, kur cilvēks var atnākt, gan gūt informāciju, gan paņemt sev vēlamo preses izdevumu vai žurnālu vai labu grāmatu. Šeit mēs nākam, lai mēs varētu gleznot, lai mēs varētu nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu. Mēs tiekamies ar Latvijas kultūras personām, rakstniekiem, dzejniekiem, ar muziķiem, jo es uzskatu, ka bez labas grāmatas, bez muzikas, bez dzejas, diez vai mēs spētu izdzīvot. Un cilvēki šai kopienai tas ir vajadzīgs. Tas rada to kopības sajūtu. Dažādas radošās darbnīcas, bērnu vasaras nodarbinātība, kur bērna gadiem ir nākuši projekti rakstītie, kur ārā ir tapusi lapenīte, trenažieri un arī pēdējā laikā vēl grāmatu mājiņa. Un daudzas lietas ir radītas. Mums ir ļoti svarīgi, kāds arī mums izskatās tas vizuālais arī ārpusē, un tāpēc mēs katru gadu mums notiek lielās tauksmes. Man arī likās, ka ko tad es īsti esmu padarījis, bet tas viss sasummējās kopā, un tad es padomāju, kas būtu tas vērtīgākais, tas, ko mēs esam padarījuši. Tas noteikti ir Sorģu svētki 18. gadā, kur iesaistījās viss kopieni, kur bija aptuveni 200 cilvēku vietējie, un arī tie jaunieši, kas kādreiz šeit ir bijuši, viņi ir atgriežušies, un es sapratu, ka kopā var radīt lielas lietas. Un tā arī notika. Tā visa rīta modināšana, tās sporta spēles, tie bērnu koncerts un balli, kas visus vieno, un kad cilvēki var satikties kopā. Īstenībā likās, ka tas ir nereāli, bet apvienojoties visiem kopā, mums tas izdevās, un tas bija tik skaisti. Man ir ļoti svarīgi, kad es varu tiem cilvēkiem iedot to mīlestību, ka viņi man ņem un notic, ko es daru. Tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam laukos vai kā, bet arī šeit ir ļoti svarīgi šīs kultūras centrs. Mums ir brīvdabas izrādes. Es esmu atļausies iziet gadus atpakaļ ārā no telpām, un šīs brīvdabas izrādes pulcē ļoti daudz cilvēku. Arī Kāzas Kazāks, kā biju, tur bija krietni pār pa 120 cilvēku līdz lietus, bet nevienu jau tas nenobiedē, un cilvēki bija ļoti priecīgi, un arī teātri ļoti apmeklēti, un ir jāprot sapulcēt šos cilvēkus, un tas ir tas mans uzdevums. Es esmu neatlaidīga, mazliet nekaunīga, es zvanu, atgādinu, vienmēr uztraucos, tai vakarā ir tāds foršs gandarījums, ka tas ir izdevies, jā. Protams, ar atbalstu, ar vietējo kopienu, ar cilvēkiem, kas man ir līdzās, jo viens jau tu neesi īsti tāds arējs. Tev vienmēr ir jābūt kādai komandai un jāprot pajautāt, un es pajautāju, bet tad, kad beidzās pasākums un ārā ir tā, iznestie krēsli un galdi, vai ne? Man nekad nevienam nav bijis jāsaka, es pat tur grozoties pa vidu, jā, es redzu, ka viss jau ir sakārtots, jā. Tad tā jau ir tā mīlestība, ko tie cilvēki tev iedod un to, ko tu viņiem iedod. Kompliments. Es īstenībā esmu ļoti daudz saņēmis, un kādreiz ir, ka pasākumi, tad vienmēr vakarā es redzu, ka mums galda kaut kādas mīļas lietiņas noliktas ir, vai tur zied, vai vienalga kaut kas, vai ir atnākušas vēstulītes, vai ar vārdiem, bet tu jau to jūti, ja? Arī mākslinieki ir, kur ir atgriežies. Man ir ļoti viegli tā kā pēc tam uzrunāt, ka man vajag, jo viņi ar prieku pie mums brauc, un Zorģos, jā, labprāt. Es sāku strādāt 1978. gadā, 1. oktobrī, un interesanti, es neapzināti apskatījos, kad es aizēju prom 2024. gada 1. oktobrī. Un tā ir tāda sakritība. Es pēc profesijas nebiju
bibliotekāra, Imants Sudmala-Kolhas bija, un bibliotekāra man piedāvāja darbu. Un viņa man pazvanīja iepriekšējā vakarā un pateica, ja vēlies, tev nav laika domāt rītā, tev jāpasaka, jā vai nē. Es neapzinādam, uz ko es pasaku, es saku jā. 30 gadus aptuveni vairāk es nostrādāju 25 kvadrātmetru lielā telpā, otrā stāvā, un tas nemazināja to darba prieku, jo mēs atradām atpūtas centrā Labirinti, kur mēs visi satikāmies svētdienās, un tajā laikā tas bija aktuāli krāsot, apgleznot, taisīt ziepītes, svecītes liet. Tā kā nav runa par telpām, ir runa, vai tu to vēlies vai nē. Es esmu ļoti kustīgi, man patīk darboties, kaut ko darīt. Un kādreiz man pasākumā saka, viņam naina un apsēdies, bet vai tad es varu pasēdēt? Man ir tā kustība, ja? Vienkārši es tāda esmu. Protams, man vērtība tā ir man ģimene, un man eja. Protams, man ir zorģi. Tagad jau domāju, man mēnesis jau ir pagājis, man nav brīvā laika, bet es centīšos veltīt vairāk laiku, protams, ģimenei, maniem mazbērniem. Mamma, kurai ir 93 gadi jau gleznošu, izveidošu savu puķu dobu, ko es neesmu izveidojis, nākšu viņu grotku un vienkārši būšu. Un apciemošu savus draugus noteikti. Jā, un kur ir teātris, un kur ir visi koncerti, kur es braukšu, un kur es eju, un kas man patīk. Un, ja kāds saka, kā tā aina varēs dzīvot, man ļoti patīk tā mājas dzīve. Beidzot, es varu no rīta piecelties, paņemt to savu kafiju, skrūzīt, paskatīties, šorīt spīd saule, zilas debesis. Es domāju, ko vairāk mums vajag, vai ne? Paceļot kopā ar bērniem un to rīta migliņu redzēt. Un tik daudz skaisti mums ir šeit Latvijā, ka es domāju, kur var būt garlaicīgi? Es domāju, ka ne.